Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Mani sauc Kaspars Pēcnieks, un esmu Investoru kluba izpildirektors. Kā jūs zināt, šajā podkāstā runājam tikai un vienīgi par investīcijām, runājam ar investīciju jomas ekspertiem, publisku uzņēmumu vadītājiem un cilvēkiem, kuriem ir ko teikt par investīcijām. Kā parasti, jāpasaka atruna, ka nekā šajā epizodē teiktais, dzirdētais un uzklausītais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija vai ieteikums. Tāpēc katrs pats domājam ar savām galvām, vērtējam savus riskus un paši uzņemamies atbildību. Šodien epizodē pie manis atkal ciemos ir kolēģis Jānis Čupels. Sveiks, Jāni! Sveiks! Labdien! Drīzāk, jā, sveiks, čau! Un, mēs atkal esam satikušies uz kārtējo sarunu, kur mēs tā vienkārši parunāsim par to, kas mums ir noticies pēdējā laikā, ko mēs domājam, esam novērojuši, kas notiekās. Jā, un vienkārši parunāsimies, cenšoties varbūt iedot kaut kādu tādu ikdienišķumu piegaršu tai sarunai, lai nav pārāk akadēmiski, bet ir tā arī vienkāršāk. Bet tā kā mēs ierakstām janvāra vidū, tad varbūt arī pateikt, kā tev šis gads ir iestājies ar finanšu tirgu kontekstā, ja? Ar kādu noskaņojumu, kaut kādu secinājumu par pagājušo gadu un skatījums uz šo? Nē, interesanti. Pats janvārs jau iesākās vāji, vai ne? Un tad varbūt likās tā, ka varbūt tirgus dalībnieki ir aizdomājušies, ka pārāk daudz guvums ir, pārāk daudz guvumu ir aizlienēti no pagājušā gada. Bet tagad jau izskatās, ka viss ir izlīdzinājies. Man liekas, jau kopš gada sākuma esam plusā. Ja mēs tā varbūt pat nenopietnāk, tad jāstāsta, kā noslēgsies janvārs, jo ir tas janvāra barometrs. Kāds janvārs, tāds vispārējais gads. Teiksim. Neobligāti viss gads, bet ja janvāra akciju tirgi noslēdz plusos, tad vēsturiski tur ir kaut kāda ap 80%, ka arī viss pārējais atlikušie 11 gadu mēneši būs plusos. Bet te ir atruna. Kalendārās sakritības, tas ir interesants temats sarunai, bet investīciju lēmumu pieņemšanai, skatāmies. Bet par tām sajūtām, man liekas, ka ir baigā drūzmēšanās ap to jau kādu laiku, ap to vienu tēmu, ap šī gada mīksto piezemēšanos ar procentu likmi samazināšanu. Faktiski tas ir ideālais scenārijs, ka inflācija samazinās pati gandrīz no sevis. Labi, ekonomika iet labi, teiksim, vēsturiski tomēr parasti tāda inflācijas bremzēšana notiek ar recesiju. Ja. Jā. Bet pašlaik ir tas ideālais scenārijs. Bet tas jautājums tieši attiecībā uz finanšu tirgiem, es teiktu, ka tas jau ir ideāli iecenots, manuprāt, cenās. Kur tu vēl? Es teiktu, ka ir jābūt kaut kādam nākošiem kaut kādam tam fundamentam, tam pamatam, kāpēc tas viss kāpt. Tad arī tas Bloomberg ir tāds Bloomberg komentētājs Jorns Auters. Viņš saka, ne pārāk karsta, ne pārāk augsta ekonomika parasti nodrošina lielisku atdevi tikai tad, ja neviens to negaida. Ja? Bet tagad jau to gaida, es nezinu. Visi, jā. No Helovīniem sākās, man liekas, tas ritīgais rāviens, cik tur bija tie procenti. Daudz, nezinu, jā. Jā, zinām bīstamība tajā, ja viss nerisinās pēc tā ideālā scenārija. Kas par ko tu domā? Jā, iepriekšējā podkāstā mēs ierakstījām ar Valdemāru Strupku, ar viņam to pašu no Signet bankas, ar viņam to pašu teica to, ka tas iepriekšējā gada rezultāts pat mazliet šokējošs ir. Tad, cik, ja runā par S&P 500, cik viņš daudz ir pieaudzis. Bet, kā man vienmēr gribās jau kaut kādus kontekstā skaidrus ielikt, ja paskatās 2 gadu rezultātu, ja, tad tāda S&P 500 ir pieaudzis par kaut 2,9% 2 gadu laikā. Kopējais rezultāts, ieskaitot dividendes. Tas nemaz nav tik daudz. Tas tāds, sanāk 2 gadi uz vietas. Un tad gada sākumā tā sajūta tāda, ka tagad tāds rallijs, bet tagad visi tā uz tādā pozitīvā noskaņojumā, tagad tikai turpināsim, viss tikai notiekās.
2 gadus mēs neesam nekur īstenībā pakustējušies. Es zinu, ko es vēl piebildīšu. Un var jau skatīties arī reālo šo te atdevi. Nu, proti, ja mēs skatāmies inflāciju, nu, vispār mūsu šejienes Latvijas kontekstā vispār diezgan traki. Jā, bet atkal šajienes kontekstā būtu vēl mazliet cits, ja 22. gadā Baltijas indeksiem vispār bija mazāks kritums nekā globālajiem tirgiem, tad arī bija mazāks pieaugums nekā 23. gadā bija mazāks pieaugums nekā globālajiem tirgiem, bet tā rezultātā sanāk, varbūt vispār tā Baltija vienkārši tāds, garlaicība vai salīdzinoši kaut kas tāds neinteresants pēdējās 2 gados. Bet jā, līdz ar to tas gads ir tāds iesācies, grūti teikt, jā, man ģenerālos indeksos arī negribās būt, tāpēc, ka viņi šķiet diezgan dārgi un aizskrējuši uz priekšu, un es domāju, ir vieta vis kaut kādiem, nepārāk labiem scenārijiem vai kā es jau minēju iepriekšējā tur podkastā, kur Valdemārs saka, ir jāizpildās ļoti daudzām pozitīvām lietām, lai nodrošinātu to, ka saglabājas vismaz esošie līmeņi vai ir tur pieaugumi pa 10-15%, kur tur citi prognozē 5500, S&P 500 indeksa līmeni. Tā, jā, līdz ar to es tādu baigo piesardzību šajā gadā arī tā skatos, bet varbūt atkal. Iepriekšējos 2 gados viņa palīdzēja, jā, varbūt ne rezultātā pagājušajā gadā, kur kaut ko varbūt sanāca palaist garām, bet ja iepriekšējais gads bija labs, tad varbūt līdzīgā pozīcijā vai pat labākā nekā S&P 500 indeks, bet ar daudz mazāku svārstīgumu un varbūt nebija vajadzīgi tie visi amerikāņu kalniņi varēja tā pamierīgo izšļukt parastā mierīgā vilcieniņā. Jā, bet tas variants ir... es atkārtošu, ka, manuprāt, tas ir baigi perfekti iecenos tagad pašlaik tas mīkstais scenārijs. Bet, ja kaut kas nenoiet pēc tā ideālā scenārija, ja viss tur gaida tur 6 vai 7 dolāru likuma samazinājums, ja tu tomēr nav, man liekas, inflācija, negribas samalēs, man liekas, viņi jau bišķiņ tā kā vairs nekrīt tik strauji. Tā joprojām atrodas virs tā mērķa. Arī ir tas potenciāls tam, ka aiziet viss bišķiņ citādāk nekā, jo kāpēc te bija tas oktobra rallijs, jebkurš aizsākās oktobrī, tāpēc, ka bija pirmās vēsmas to, ka tūlīt raust lejā procentu likums, un tāpēc aizgāja akciju tas cenu rallijs, bet vai tu nav parasti tā, ka akciju cenas krīt tad, kad sāk likmes mazināt? Jo ir jau švaki, tad jau ir švaki, viņas mazina, ka ir švaki. Nevis tā vienkārši, labi, bišķiņ zemāk inflācija, tad mazlietiņ samazinās. Tā inflācijas nozemēšana jau parasti sakrīt ar recesiju. Tā. Bet pat, ja tās likmes ja viņas noved zemē, viņas jau tāpat būs augstākas krietni. Un īstenībā tas vienalga nozīmēs, kad parādus visus apkalpot būs dārgāk. Arī valdībām īstenībā viņas varbūt tā tikai tagad sāk saprast īstenībā, ka arī viņas vairs nevarēs mētāties. Tā ar naudu. Es domāju, ka vēl nesaprotu. Jā, man arī tā liekas. Ka vēl tur deficīts taisa, jo pagaidām vēl tā, tiek izpirkts tas obligācijas, bet un otrā pusē varbūt vēl tas īpatsvars jaunajām obligācijām ar lielajām procentu likmēm nav tik liels, ka tas neatstāja tik būtiskus robus budžetos, bet es domāju, ka moments baigi strauji tuvojās, ka... Jā, vienmēr tās augsto procentu likuma ietekme parasti nāk ar laika nobīdi. Tas laiks bieži vien tiek minēts kā nekonkrēts, varbūt pēc visiem šiem rekordzemiem likmu laikiem, kas bija faktiski kopš iepriekšējās finanšu krīzes, tas laiks tomēr tā saprašana, tā izlaušanās tām likmēm arī būs ilgāk. Bet, jā. Vēl dzīvosim, redzēsim, jā, šis gads ir vēl viena tēma, ko mēs bijām arī sanājuši, ka mums vajadzētu mazliet paspriest ir par šo gadu, ir par ASV prezidenta vēlēšanām. Protams, ir kaut kur visādas vēlēšanas. Tur Eiropā mums ir Eiroparlaments, bet es nezinu, vai tas mums kaut kā baigi tur finanšu tirgus ietekmē. Man tā nenāk uzreiz prātā kaut kāds baigās korelācijas vai nezinu, potenciāli. Tā šķiet nozīmīgāk ietekme ir ASV prezidenta vēlēšanām. Un tur tajā kontekstā
Tas ir man tāds atvērts jautājums, ko man pašam nav atbildes, ir, vai tiešām šajā gadā var sagaidīt būtiskus kritumus ekonomikā, nu, ne pat ne ekonomikā, bet finanšu tirgos, nu, runājot visās tur konspirāciju teorijās un vēl kaut kā, jo tas nav izdevīgi uz prezidenta vēlēšanām, ka zemi līmeņi pastāvošajai varai, nu, vai neradīt kaut kādus ar panikas haosus un tam līdzīgi, ka jā, labāk, lai akcijas aug nekā krītās. Jā. Nu, viennozīmīgi, jā. Nē, no ASV vēlēšanas jau to jau var redzēt jau, nezinu, šajā gadā, man liekas, atrod kaut lielo biznesa mēdī, tur katra trešā ziņa vai katrs viedoklis ir par šo visu to procesu. Nē, nu, tur ir interesanti. Trumps jau, man liekas, ir vispār vienīgā persona uz šīs pasaules, kas var ļaut pārvēlēties Bidenam. Man tā liekas, sorry, bet jā. Domāju, jā. Jā, tur tas atšķildība baigā ir, bet... Nu... Bet tu esi pētījis, kura periodā bija labāks akciju sniegums, vai nē? Nē, bet, teiksim tā, arī tu pašu vēsturi skatoties, Trumps jau ir vienreiz bijis prezidents. Pirms viņa bija visas tās runas, ka viss tur būs apokalipse, akcijām būs krahs un tam līdzīgi. Un tad Trumpu ievēlēja, un vispār akcija cirki parāvās uz augšu, jo viss tā politika viņš piesolījis bija nodokļu atlaides, viņš pavisam nopietni to arī īstenoja un tam līdzīgi. Un tur bija fenomenāls kāpums. Vispār viņa prezidentūras laikā akcijas bija ļoti, ļoti labi, tu varēji nopelnīt. Un tad, kas izriet ne tikai no šī gadījuma, bet vispār no vēstures. Ja tu esi baigi iekšā tajā politikā, tev tiešām varētu, nu, ceļš ASV vēlēšanai, vispār, ar ASV vēlēšanām jau, man liekas, vispār visā pasaulē, nu, vispār rietumu pasaulē, visi viņām dzīvo līdzi, un man liekas, ka tur tajā dienā, man liekas, tur sajūt arī kaut kādā Latvijā, ka tur ievēl, mēs tur ievēlam kaut ko, ja. Bet nē, nu, saprot, tā ietekme liela, bet vēsturiski, ja tu domā, ka tava nevēlamā kandidāta ievēlēšana atnesīs kaut kādu apokalipsi, ja, un akciju apokalipsi, ja, nu, tas nav apstiprinājies. Nu, brutāli, nu, vienkārši nav apstiprinājies. Nu, tev īstenībā investē, jo tev ir jānokabina nost šī politiskā nu, tā nozīmīte. Ja. Nu, labi, ja tu baigi tev gaidīt to apokalipsi, viņa aizvien atliekās, tas ir skaidrs. Pie prezidentiem, nu, tad tu palaid garām vienkārši guvumus arī akciju tirgiem. Jā, tur kaut ko varbūt tur var saistīt, bet visu piesiet prezidentam, bet tās ir kārtējās šīs te investoru emocijas. Viss tā politika, tā ir milzīgas emocijas, un tas ietekmē to investora stāvokli. Viņš varbūt iziet no akcijām, varbūt veic ļoti konservatīvs ieguldījums, sāk purgāties un līdz ar to pieļauj kļūdas. Sāk kaut ko domāt, ka viņš tirgot. Bet Trumpa sakarā, jā, nu, ASV vēlēšana sakarā, bet jā, tu jau pieminēji, The Economist bija izpētījis nu pat, ka šogad pasaulē notiks 76 vēlēšanas. Tas ir arī reģionālāka rakstura, bet un faktiski lielākā populācijas ziņā tagad šis ir vispār nobalsošanas gads. Nu, tā kā jā, tās emocijas būs un ar to jārēķinās investoram, kad vēlēšanas, šis ir faktiski, nu, arī laiks ir, protams, ir... Tad nesnāk tā, ka šis kaut kāds inflācijas pagrieziena punkts arī, ka cilvēki gribēs būt vairāk par savām nacionālām interesēm, attiecīgi mazāk kaut kādas ekonomiskās, tur nedrošākas ķēdes un vēl kaut ko, un neapmierināti ir. Jau tagad ir inflācija, bet es domāju, tas viss rezultēsies vēl augstākā. Bet investoram vispār jādomā, kā šķirot arī, man liekas, atkal Financial Times komentētājs viens bija ielicis, ka pirms 2000 gadu, 2008, 9, 10 gadu, 7 esošām varas partijām, esošiem varas cilvēkiem bija iespējams pārvēlēties, viņi pārvēlējās 70% gadījumu, faktiski. Tad tas viss, ja nemaldos, ir krities līdz 30%. Tā kā arī vēlēšanas ir 76 vēlēšanas, būtībā investoram jāstāsta, jo tracis būs milzīgas runas par šo. Milzīgas. Tas ar to jārēķinās šogad. ASV vēlēšanas tas vispār ķirsīts uz un viņas ir tikai rudenī. Un, ak, Dievs, kā mēs rudenī par to visi runās. Tur būs. Bet jā, vēsture rāda,
Džeki, esam uzmanīgi. Ja mēs tādēļ atceļam investīciju plānus, kaut ko raujam ārā, pieņemam kaut kādas, ielaižam tur milzīgas emocijas savos portfeļos, to nāks nožēlot. Tas secinājums tāds, ka vairāk skatāmies līdzi, bet nav tā, ka neveicam ieguldīšanu lēmumus, balstoties uz to vienu vai otru prezidentu, kur ievēl vai neievēl, vai ne? Jā, visi piesiet prezidentam, tas arī tā. Var jau būt, ka ja mēs piedzīvojam kaut kādus lielākus tirgus krahus šajā gadā, tas palīdz atkal ievēlēties Trumpam, kurš pateiks, redziet, bet labi. Tas iet kontekstā ar to, kad īstenībā ievēl Trumpu, jā, un arī tas, ko es iepriekšreiz pateicu, ka ir, ja agrāk bija tie 70% pārvēlēties iespējami, teiksim, pirms jau varbūt pēc tam, gadiem, ja viņi ievēl, tad tieši 30. Pēc tam atkal ir dzīvnieki, gari ir atdzīvināti un viss iet uz priekšu, viņš ir visiem sadraudzēsies un ekonomika rulēs. Jā, labi, saprotu, ka jā, labi. Kā es saku, tas sausais atlikums var būt krietni mazāks drausmīgs nekā tiek klārēts, manuprāt. To arī pierādīja tas pirmais termiņš. Jā. Es varbūt tagad gribētu mazliet atgriezties atpakaļ pie mūsu vietējā. Varbūt mēs mazliet pārunāties arī, kas ir noticis, kā es minēju, ka mēs šajā reizē arī parunājam par to, kas ir noticis kopš iepriekšējās reizes, kad mēs satikāmies oktobrī. Un Baltijas kontekstā man tur diezgan daudz ko ir pastāstīt. Varbūt tev kādas arī remarkas ir, cik tas ir pats kaut ko pasakojis, vai ir kaut kas bijis interesants, vai kas pa kapitāla tirgiem domājot, vai kaut kas lec ārpus uzmanības, vai nē? Pa Baltiju, ja? Jā. Man pašam Baltijas portfelim diezgan vāji gājis, es teikšu. Ņemot vērā vēl to inflāciju, piemēram, tāda pavisam. Nē, tīri pa Baltiju, ko es pats esmu skatījies un domājis un rakstījis, man arī bija tas komentārs investoru klubā par to ģeopolitiku. Teiksim tā. Teiksim tā, mūžīgi jau apspriestā šī te Baltijas tirgus ģeopolitiskā riska prēmijas esamība, ja? Jā. Un tagad, ja tā mana bažīja, ja Ukraina tur tajā karā piedzīvo strateģisko zaudējumu, tad ir tai prēmijai tie jābūt vēl lielākai. Viņi jau, es domāju, jau ir tā prēmija. Es nezinu, kā tu skaties, varbūt tas arī daļēji izskaidro to Baltijas akciju, teiksim, tā atpalikšanu. Es domāju, viennozīmīgi. Iepriekšējā sarunā man bija viesis minēja to, ka viņa skatījumā šī prēmija varētu būt jau pārspīlēt, jau pārāk liela. Tas ir interesanti, bet jā, to, ko es tā, agrāk to pārsvarā, man liekas, skatījās tie starptautiskie investori, viņi tomēr varbūt te tā nezinu, mēs tomēr pastāvēsim malā, tad iesim iekšā, ja. Es domāju, ka šitais jau inficē jau vietējo investoru prātus. Vietējais investors inficējās pagājušā gadā. Nē, bet 22. gada sākumā, kad visi notikumi aizsākās Ukrainā, tad tajā brīdī viņš arī strauji inficējās. Nezinu, arī man sarunu līmenī un ar cilvēkiem runājot ir tādi, kuri diezgan daudzi, kuri turpina Baltijā, bet viņi neiegulda papildus līdzekļus. Viņi brīvos līdzekļus viņi novirza uz ārvalstīm. Jā, un tad tas vispār viss jau iespējams, ja kāds te gribēs piesaistīt naudu, viņam būs jādod atlaidi. Mēs arī gribēsim redzēt atlaidi. Tas tā. Jā, mēs arī gribēsim, jā. Bet es varbūt paturpināšu. Manuprāt, pagājušais tas ceturksnis bija ļoti, ļoti aktīvs te Baltijā, kas pretstatā pret kādam ilgākam laika periodam. Ja mēs pastāmies tieši mūsu aktuālajiem notikumiem, tad APF Holdings, jeb Alūksnes putnu ferma aizgāja. Putnu ferma vai fabrika, es nekad nevaru atcerēties, kā bija pareizi, bet viņi man piedos APF Holdings, jā, tā ir pareizi. Tas aizgāja biržā un tas bija ļoti grūti. Viņiem vienkārši vajadzēja tajā brīdī to kapitālu piesaistīt, un bija tas pasākums jāveic, un tā arī parāda to, ka no vienas puses tas līdzekļus ir iespējams piesaistīt arī grūtos laikos, bet te tas tiešām nenācās viegli, un pašam arī lielākajam akcionāram vajadzēja vēl piedalīties, lai šo visu procesu nobeigtu. Un tā kā viegli tas nebija, bet izdarīts bija. Un, tas varbūt ir arī kā pozitīvs signāls to, ka iespējams arī ir, un tā birža arī ir. Un pēc tam bija nākamais bija Infortar, Igauņu milzīgs holdings, kuriem ir nekustamie īpašumi.
40 ar kaut ko procentu viņiem pieder no Tallinka, kas mums droši vien labāk zināmais Gaso viņi nopirka šajā 23. gadā. Nu, tā milzīgs investīciju holdings, un viņi aizgāja biržā, un te bija interesanti tas, ka viņi bija tik pārliecināti par savām spējām, tik pārliecināti par igauņu investoru, ka viņi piedāvāja investēt tikai igauņu investoriem, nu, jo retail institucionāliem vienmēr ir vārti vaļā, jā, bet nu, teiksim, ikdienas investoriem bija tikai no Igaunijas iespējams investēt. Vai tas tik ļoti sadārdzina viņiem? Kā viņi tā? Nu, droši vien negribēja ņemties, viņi netaisīja prospektu angļu valodā, viņiem prospekts bija igauniski, un tā nav obligāta prasība, tu vari arī tā. Un nākamā lieta, jā, ja taisi to, tad tev vajag, lai būtu prospekts atbilst angļu valodā. Tas kā nav, droši vien nebūtu nekas tāds baigi, bet tas, ka viņiem jākomunicē plašāk angļu valodā, droši vien, ja vēl jāuztais latviešu valodā kopsavilkums. Es saprotu, priekš tā visa, es domāju, ka viņi vienkārši novērtēja, ka tas nav tā vērts ar šo ņemties, jo visticamāk tas iegūms būs pavisam neliels. Un tāpatās viņi savāca visu savu to plānoto līdzekļu apmēru vēl ar nelielu oversubscription, ja pārrakstīšanos un nu, labi, pa zemāko cenu, kas bija rangeā noteikti, viņiem tas diapazons bija noteikti, bet jebkurā gadījumā nu, viņi to diezgan vēsā mierā piesaistīja. Bet tad bija tas trešais notikums. Trešais notikums bija, bija vēl notikumi tieši pirms tā APF, tad Igaunijā tur, vai pat tā IPO laikā Igaunijā tur sabruka, var teikt, daži, kāds sabruka, kāds, neteiksim vārdu sabruka, tas Hagenbaiks iesniedza pieteikumu uz bankrotu vai maksāt nespējuši, precīzi nepateikšu, kuru, kas bija biržā iegājis tieši no alternatīvā saraksta. Tur TextMagic norakstīja milzīgas investīcijas un vēl citi. Un bija tādi, kur tiešām būtībā investori zaudē tur 90 vai vairāk procentu no sava ieguldītā kapitāla. Tur Elmo rentu, tam tur drausmīgi grūti iet. Jā. Vēl citi tādi. Un līdz ar to uz tā fonu, jā, tam APF pat diezgan labi gāja. Bet vēl pēdējais bija pagājušajā gadā bija tas Indexo, un tas ar tā, es novērtēju tā, ka, nu labi, tas rezultāts, ko viņi savāca 9, nevis 12 miljonus, tas ir labi, ka savāca 9, labi, ka viņi ir līdz galam to noveduši, viņi paši saka, viņiem pietiek, un vēl arī investoru, teiksim, garantēs vēstulēm, ka viņi veiks papildus investīcijas, tāds būs nepieciešams, it kā ir nosaktā kapitāla nepieciešamība, un tagad gaidam licenci. Bet tāpatās man kaut kā gribējās tomēr, lai būtu mazliet lielāka tā apetīte, un arī te bija tā iespēja cilvēkiem parādīt savā veidā arī, ja viņi ir neapmierināti ar to pastāvošo kārtību ar banku tirgu un konkurences trūkumu un tam līdzīgi. Šis bija tieši veids, kā to motivē, lai tas viss notiktos. Bet kaut kā cilvēks ar savu maciņu nav gatavs šo atbalstīt, bet tad citā laikā atļaujās tur varbūt komentēt vai čīkstēt, ka konkurences nav un tur nenāk neviens no kaut ko. Te bija iespēja pašam būt, ja? Ne tikai ar kā kļūt par klientu, bet arī kā investoram. Un mans parādījā, ka ir vēl diezgan švaki ar to riska apetīti. Viņi ir, bet daudz piedalījās esošie akcionāri, bet ir tā diezgan izaicinoši riska apetīti, īpaši no nelieliem investoriem. Klausies, un ko tas sola, mums jau te arī briest kaut kādi jaunumi IPO frontē? Jā, mums tieši nē. Investoru klubs uz IPO neies, bet nekad nesanāk. To varbūt kaut kad nākotnē, jā, bet noteikti ne šobrīd, un arī nākotnē ir iespējams, ka nē, bet nekad nesaka nekad. Bet jā, tik tiešām šogad izstāst, ka varētu būt vairāki, kas it kā gatavojās un taisās, un viss būs atkarīgs no tirgus apstākļiem un bla, 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 bet jā, taisās, citu dēļ jau kaut kādu laiku briest. Ir Baltics ļoti aktīvi briest, bet it kā pat šogad tā kā vajadzētu būt. Tev pēdējās dienās bija ziņas par Hestio, kas kaut kāda apsaimniekošanas pakalpojumu viņam ir tik sīki vēl šo uzņēmumu nepazīst, lai varētu ko vairāk teikt. Bet tas būtu tāds salīdzinoši maziņš un alternatīvajā sarakstā, bet skaidrs, ka pirmie divi tie būtu diezgan lieli svari, smagsvari. Cerams, viņi, protams, izvēlēsies Baltijas biržu vismaz kā vienu variantu, jo var jau vienlaicīgi kotēt akcijas divās biržās, tas nav izslēgts, tas ir gan Ignitis grupai tādā aktuāls listings ir, tas tā viss var būt.
Bet svarīgi, lai viņi vismaz šeit ir, lai nav tā, ka tur beigās Air Baltics ir kaut kādā Varšavas biržā vai Londonas biržā, un šeit viņš Latvijā nav, tad arī tas, mēs nedabūsim to tirgus izaugsmi vai atdzīvošanos vai būtisku pieaugumu, jo vienkārši viņi šeit nebūs. Svarīgi, lai viņi šeit ir. Bet, redzēsim, gaidīsim. Mēs jau investoru klubā to gaidām ar lielu nepacietību, jo tie mums ir ļoti lieli notikumi. Tur mēs pasākums sarganizējam, aptaujājam investorus, komentārus, varam to savu darbiņu ļoti pamatīgi kārtīgi izdarīt, lai cilvēkiem iedot to papildus vērtību, ko viņi arī meklē investoru klubā. Varbūt tev ir, es pats varu pacies, ka kaut kādi iedot komentāru, vai ko es par katru no tiem domāju, bet varbūt kāds tavs skatījums par šādiem potenciāliem IPO? Protams, man jau tikai tas būtu forši, un tas būtu, ko es varu pateikt mūsu pašu investoru klubu reklāmu. Citur tas nebūs, man liekas, tie plaši un tik labi apskatīts. Bet, protams, būs par ko rakstīt, būs par ko skatīties. Tas nozīmē, ka varbūt radīsies arī, cerams, būtu jārodās bariņam ar jauniem investoriem, kas domās līdzi skatīsies par ieguldīšanu. Tas tikai viss nāks par labu kapitāla tirgus attīstībai. Tad veiksmīgs IPO, cerams, protams. Jā, bet tu iesāk, varbūt tev kāds skatījums tur. Jā, es domāju, abiem diviem, tie, kas tie minētie lielākie par mazajiem, man ir grūti teikt, tur skatīsimies katru atsevišķi to gadījumu, kad viņi nāks, kad viņi būs un cik tur tās aktīvas kampaņas būs un ko viņi gribēs sasniegt, to tad skatīsimies, bet par tiem diviem lielajiem, Citadeli un Air Baltiku, tur tas, ko viņi būs atšķirīgi arī no tā viss, kas ir bijis pēdējā laika, un vēl jau ir vēl viens jokers iespējams, vēl kaut kāds tāds potenciālā izaugsme ir, ja valsts kāda sabiedrība aiziet uz biržu nokotēties. Un te varētu būt potenciāli, piemēram, tas vēja enerģijas uzņēmums, kas kā Enefit Green alternatīva vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, tas, es domāju, būtu super milzīgs gājiens ar lielu finansiālu apmēru. Tam vajadzētu būt diezgan lielam pieprasījumam gan no institucionāliem investoriem, pensiju fondiem, privātiem investoriem, kas ir valsts uzņēmums, un tur būs skaidrs, diezgan stabili. Tam vajadzētu būt diezgan milzīgam gājienam. Tur es sagaidu arī no Latvijas, ka piedalītos vismaz noteikti 10,000 investoru, kas, man liekas, būtu lielākais, kas ir bijis. Mums iepriekš lielākais bija 5 vai 7, es neatceros no galas, bet man liekas, virs šiem bija lielākais. Tas individuāli investoru skaits, kas uz to IPO piedalījās, es domāju, šeit minimums vajadzētu būt 10, ja ne vairāk. Uz Igauniju Enefit Green bija 60,000 privātie investori. 60,000 investori, no kuriem lielākā daļa privātie, jā. Un tam vajadzētu būt noteikti ļoti pamatīgam, interesantam un labam gājienam par tiem diviem pārējiem, par Citadeli un Air Baltiku. Es domāju, gan jau, ka Citadelis tāds IPO būtu novērtēts diezgan adekvāti. Skaidrs, es domāju, ka tā ir tik liela, tu nevar rēķināties, ka to naudu vienkārši sametīs tīri atbalstīšanas pēc. Viņam ir jābūt diezgan pievilcīgā valuācijā, jeb novērtējumā, ar kaut kādām vēl droši vien varbūt pat papildus privilēģijām maziem investoriem, ko citi ir aizsākuši ar kādām privilēģiju kartēm un tam līdzīgi. Es domāju, tas varētu būt diezgan interesants. Viņiem sava niša diezgan, ne niša, bet viņi ir viens no lielā četrnieka. Tā arī būtu cilvēkiem alternatīva. Ja viņi negrib piedalīties jaunas bankas veidošanā, ņemot vērā visus riskus, kas tomēr ir riski, uzsākt kaut ko jaunu. Ja? Tad šeit būtu alternatīva iekāpt esošā spēlētājā, kurš ir top četrniekā. Tas varētu būt diezgan interesanti. Un savukārt par Air Baltiku tas arī noteikti būs ļoti, ļoti milzīgs pasākums. Skaidrs, es jau zinu, ka viņi ļoti plašas aktivitātes izvērsīs, informēs sabiedrību un mēģinās, protams, piesaistīt pēc iespējas vairāk arī reālos klientus, kas lido. Es domāju, tas arī būs milzīgs pasākums. Ja man tā prasa, vai es pats kaut kur tagad neko nezinot, vēlētos tajos ieguldīt, jā, tad pirmā atbilde par Citadeli būtu tad jāskatās, kāds ir piedāvājums. Par Air Baltiku ir tā ļoti, ļoti piesardzīgi, jo aviokompānijas kopumā kā ieguldījums ir ļoti, ļoti, izmantosim vārdu trikī. Ar dažādu investoru pieredzi, jā, tur var visu kaut ko ieraudzīt. Jā. Bet attiecīgi tam būtu jābūt diezgan pievilcīgam darījumam. Bet skaidrs, šeit būs milzīgi notikumi. Jā. Ne, tieši tā. Kāds te novērtēts, tas var būt labs biznes, bet ja viņam ir kaut kāda tur astronomiska cena, jāskatās. Jā. Ne, protams, šie notikumi, es ceru, ka viņi šogad notiks. Tas, protams, mums investoru klubā ļaus ļoti daudz interesantas lietas darīt un
Un jā, tas mums būs, protams, būs ļoti daudz darba, maz laika gulēšanai, bet tas būtu ļoti, es to tiešām ar nepacietību gaidu, un tas arī pacelt, es domāju, kopējo. Varbūt kaut kādus dzīvnieku garus atdzīvināt arī šeit pārējiem, ka, ja jau tu esi iegājis šeit, tu sāc skatīties citus variantus, un ja labi iet, tad varbūt pārējo biržu pacelt uz augšu. Es domāju, pārējie biržas dalībniekiem arī ļoti daudziem uzņēmumiem šobrīd ir ļoti pievilcīgi novērtējumi. Un tādus kā citur varbūt pat grūti vai pat neiespējami atrast. Un varbūt tas kaut kādā brīdī diezgan pamainās. Starp citu, tu jau nedaudz vienu vārdiņu pieminēji. Man ļoti interesants likās tavs komentārs par to, tavs bloga ieraksts pelnīt, nevis atbalstīt. Mm-hmm. Jā. Jo proti pēdējos gados ir kaut kā izbīdījusies šī doma, ka vispirms ir kaut kas jāatbalsta, jāpieliek klāt kaut kāds sociālais virsmērķis, bet patiesībā jau tam, ka kāds nopelna peļņai, tai pašai par sevi ir milzīga sociālā vērtība. Jā. Bet man arī bijušas pēc tam arī sarunas ar, un arī šo tēzes minēju, arī podkāstā bija Valdes Siksnis, kad viņi arī startēja to. Un, protams, ka tie, kas ir esošie akcionāri, viņiem ir izdevīgi, viņi arī tādā veidā neteiks tiešā veidā atbalsti mūs, un kaut gan varbūt kāds arī pat saka atbalsti un tā kā piedalies un tam līdzīgi. Bet man jau tomēr gribētos tā, ka tā atbalstīšana drīzāk ir tāda, ka tu atbalsti, bet ar izdevīgu piedāvājumu, nevis, ka to atbalsta tā kā ar labdarību. Ja? Un, es nesaku to, ka tie konkrētie ir tā ļaunprātīgi to izmantojuši, bet tas kur es to novēroju, šādas te izteikumus, mūsu kolēģi bija apkopojusi investoru skatījumus, vai viņi plāno piedalīties vienā vai otrā IPO. Es neatceros, manuprāt, tas bija APF Holding IPO, un tad, kad puse no šiem aptaujātajiem investoriem atbildēja to, ka jā, viņi plāno piedalīties, jau jāatbalsta. Tas mani triggerēja, ja, izsauca manu reakciju. Un, tas nozīmē to, ka eksistē šāds te uzskats, un viņš ir diezgan izplatīts. Tā speciāli nespiež uz augšu, bet cilvēki to kaut kā tā ir uztvēruši un to tā uztver. Un, protams, ka mums katrs no šiem gadījumiem ir ļoti tāds īpašs, jo, ja tas IPO neizdodas, tas var būtiski iedragāt arī nākamajiem tendences. Ja? Tā ir tāda baigā strateģiskā spēle, kas kā izdosies, kas neizdosies, un ja visi individuāli investori novērtēs, šis ir pa dārgu, ja? Tad var arī būt tā, ka neizdodas ne tikai šim IPO, bet neizdodas arī nākamajiem. Tā, protams, nebūtu jābūt teorētiski manai atbildībai kā individuālam investoram domāt par to, ak, tu nabadzīgs nesavāc līdzekļus, tu pa dārgu piedāvāji, ja? Es nepiedalos šeit saviem līdzekļiem, un viss. Un meklēju iespējas citur. Tas man nav obligāti tikai jābūt Latvijai vai tikai Baltijas. Viss plašais pasaules universs ir pieejams. Un, attiecīgi, es to gribētu aizbīdīt to, ka tiem piedāvājumiem šeit viņiem ir jābūt gana pievilcīgiem. Jā. Tajā pašā laikā saglabājot milzīgu respektu cieņu pret uzņēmumiem, kas iet biržā. Tas ir milzīgs solis. Viņi ir izdarījuši daudz, lai viņi vispār līdz tam procesam nonāktu. Bet tāpatās ir jāpiedāvā pievilcīgi nosacījumi. Jā. Un uz tādiem, kādiem arī pašiem vēl gribētos piedalīties. Jā, un investoram arī jādomā par peļņu, nevis... Teiksim tā, tu vari aizbīgt, ja tev kaut kas nesnāk, tu saki, es atbalstīju, ja? Bet īstenībā, kad tu nopelni vispār, ja tie ir apstākļi, tu jau to peļņu pēc tam vari izlietot vai no sociālajiem mērķiem vienalga, kam tu esi izdomājis un tam līdzīgi. Tad tas nozīmē, ka vispār viss jau ir kārtībā, tad, ja tā var darīt. Jā. Tā ir. Līdz ar to es šo gadu skatos arī Baltijai kā tādu ļoti interesantu, un es domāju, visticamāk, ja vien nebūs galīgākie kataklizmas finanšu tirgos, tad visticamāk šis gads būs ar daudz dažādiem notikumiem. Noteikti būs kaut kādi obligāciju emisijas, ko mēs šobrīd, nav arī tā, ka man nāk visi un stāsta, kas būs nākamajā gadā, ja to parasti tur pie sevis uzņēmumi, un tad viņi iznāk ar paziņojumiem, un tad mēs strauji darbojamies. Bet tā kā no šīs skatu punkts būs ļoti, ļoti interesanti. Bet ir viena lieta, ar ko ir šis gads, aiziet prom no Baltijas un globāliem atkal pievēršoties, ir viens notikums, kas ir ļoti, ļoti strauji, pat ne strauji noticis, bet Bitcoin ETF. Jā. Es nezinu,
Jā, nē, nu labi, forši. Varēs tirgot, tagad varēs pakāst lielu daļu naudas tur. Kaut kādu daļu nopelnīs, protams, jā. Nu, ko lai tur saka? Bet ir viens bet milzīgs, Jānis, uzreiz pateikšu, tas, ka vērtīgi investori ir vīlušies, ka tie ETF, tie ir amerikāņu ETF. Attiecīgi, Eiropieši viņi nav pieejami. Viņi nebūs pieejami, jā, te? Nu, tie konkrētie, kas tur ir pieregistrēti, viņi nav pieejami šeit. Jā. Tad visticamāk, viņiem būs jāiet ceļš Tur ir tos čakars. pašus ETF-us arī reģistrēt. Nu, ne tos pašus, bet, nu, es jau pieņemu, ka viņi vai nu mēģina, vai ir procesā arī Eiropā tos pašus pieregistrēt. Nu, gan jau viņi grib, kāpēc viņi grib palaist to Bitcoin F, jo visi viņus nu tik tirgos un viņi ņems komisijas un tam līdzīgi. Un tur tas ir super lietā starpniekiem. Un te bija tāds klasiskais by the rumor, sell the news, ja? kur no sākuma bija milzīgs, pirms šī te paziņojuma bija kādu laiku diezgan labs cenas pieaugums, un pēc tam, tā, kad šīs ziņas iznāca, tā, tā tur 11 vai 20 vai cik tur procentu, es negribu samalot, neesmu tik sīki detaļās skatījies līdzi, bet kritums cenā. Normāli. Nē, bet ko tur komentēt? Tas ir spekulatīvs instruments, viss, un tam līdzīgi, nu tā ar to tev jārēķinās, ar tam, kas tur iet iekšā, un lielākai daļai tas ne, nu, tur, tas jau, man liekas, rāda dati, ka lielākā daļa Bitcoin tirdzniecību zaudē naudu. Nu, kā domā, piemēram, Latvijas pensijnieki sāks tagad ieguldīt Bitcoin ETF-ā? Es ceru, ka nē. Nu, ceru, ka nē, bet kā tev liekas? Es domāju, ka nē. Ka nē, jā. Nu, ir alternatīva. Nu, ja būs varbūt būs kaut kāds plāns, es nezinu. Vai es kādam izlikt? Nu, zinu, kurš atnāks un pateiks, visi ir pārējie ar vecūkšņi, ja? Viņi iegulda tikai un vienīgi akcijās, viņi nesaprot, kas ir jaunā realitāte, un mēs ieguldīsim jaunais spīdošais, miljonu un sološais. Visās tikai karstākajās tēmās. Elektroauto, mākslīgajā intelektā. Kas vēl ir karsts, jā, visā cloud un vēl kaut kādos, jā, un tad un blockchainā, ne? Jā, nu. Ne, tas būtu ideja, ja tas būtu interesants tāds fonds, pensijas varbūt tā tur, zin, kā tā laužos pirks, bet kāds fonds, kur, jā. Interesants pasties, un lai cits riskē ar savu naudu, nevis es, jā. Nu, noteikti maziņu daļiņu. Jā, nu visu otro pensiju līmeni nepārlikt uz tādu plānu, jā. Vismaz tu pārlikt? Nē, es nē. Vismaz ne šobrīd. Ja sagaidīt kādus tur galīgi. Bet īstenībā man ļoti gribās, lai būtu mums tādi tiešām ļoti aktīvi arī plāni. Ar to es nedomāju tradingu, bet es domāju, kuri aktīvi izvēlās ieguldījumu iespējas gan akcijās, gan obligācijās un nepaļaujas tikai uz indeksiem. Jo, jā, tie rezultāti indeksiem ir bijuši labi, bet es domāju, ka arī, ir tīpaši izjūt no šī brīža situācijas, es domāju, ka ir potenciāls arī tiem pašiem aktīvajiem fondiem. Piemēram, šobrīd kaut vai tā vienkārši liekot kaut kādas lietas kopā. Ir kāds vietējais pensijnieks, kurš ir gan aktīvs, var izvēlēties individuālas obligācijas. Viņš var atrast tādas, kuras ir salīdzinoši drošas. 7, 8, 9, varbūt pat 10% ienesīgumu. Un tajā pašā laikā var piemeklēt akcijas vai to akciju daļu aizpildīt ar kaut kādiem pasīvākiem indeksiem, bet uzturēt šo aktīvo obligāciju sadaļu, nevis tikai valdību vērtspapīri. Un es domāju, tur ir īsā vidējā termiņā ir diezgan liels potenciāls sasniegt tādu labu, ja var lietot vārdu overperformance, jeb rezultātu pārsniegumu salīdzinājumā ar tirgus vidējiem. Domā, ne? Bīstam vēlmē, bet jā. Nē, man ļoti gribētos. Un īpaši, ja šie arī pārvaldnieki, viņi tad aktīvi ļoti komunicētu šo savu stratēģiju, piegājienu, varbūt kāds uzsākt ar tādus regulāros webinārus, kur stāstīt, kas tad plānā ir darīts. Jo, protams, ja tev ir pasīvais, ko tur stāstīs? Tev nav ko pastāstīt. Iepriekšējā ceturksnī bija tik pieaugums, tāpēc, ka indeksi pieauga. Visu, tu reklamē indeksus vispārējo. Jā, bet tu reklamē to pieeju. Jā, tu reklamē pieeju, bet tu nereklamē savas spējas, jā. Nē, tāds kāds pats var pateikt to jau vienā teikumā. Jā, tur tā lieta nav jātaisīt webināru, bet kā? Jā, bet tas labs orators, viņš tā to visu var sapīt, ka tev izklausās baigi labi. Bet kāds aktīvais atkal varētu uztaisīt kādu viņu tur piegājieni, ko viņi tur izvēlējušies, tas man liekas būtu ļoti, ļoti interesanti. Un
kaut kādai sabiedrības daļai tiešām varētu būt arī gan noderīgi, gan arī vērtīgi. Un es domāju, ka tāpat tās būtu profesionāļi, kas to pārvalda un to, kāds būtu rezultāts gala beigās, un to jau mēs pēc tam tikai varēsim vērtēt. Bet es nedomāju, ka pie esošās komisiju struktūras viss ir automātiski vienos vārtos, arī par mūsu publicēto grāmatu runājot, ja, kas ir mazā grāmata par ja Bībeli par saprātīgu investēšanu, ja, tad daudzi faktori vairs nav nemaz tik ļoti aktuāli. Komisijas ir krietni mazākas. Pie tā apgrozījums tev nerada būtiskas izmaksas. Jā, tā kā, jā, es teiktu, daudz kas no tā vairs nav tik ļoti ierobežojis faktors, ka, nezinu, pieņemsim, loģiski, ja to 2% vai vairāk procentus no visa kopējā līdzekļu apmēra katru gadu samaksās komisijās, ir skaidrs, ir diezgan grūti pārspēt arī tirgus. Jā. Bet ja tev tas līmenis aiziet uz 0,5 un 0,7. Tas jau ir pavisam cits. Tas ir 3 vai 4 reizes mazāk nekā tur. Jā, es nezinu, vai es to varu teikt par to nākamo grāmatu. Jā, to mēs ir plānā, to jūs noteikti ieraudzīsiet. Tur Benjamins Grējams, jā, teiksim, un viņš jau tieši tā ir tā viņa būtība. Viņš saka, ka ar saprātīgu šo te inteliģento pieeju, tomēr aktīvo investēšanu vajadzētu pārsniegt tam indeksam. Teiksim, tā, ja vien mums bija tā, viņš gan, protams, nenoliedz tās pirmās pieejas ļoti labo, bet teiksim, būs interesanti, teiksim, paskatīties, ko saka tāds, arī vēl viens smagsvars, teiksim tā, un būtībā, kā argumentē viņš aktīvo investēšanu. Jā. Bet es varbūt varu aiziet uz to aktīvu. Es iepriekš minēju par S&P 500 indeksa sniegumu pēdējos 2 gados. Yeah. Un tad es biju paskatījies, kāds ir sniegums Warrenam Buffetam šajos 2 gados. Un, manuprāt, sumāri sanāca kā tikai tajā iepriekšējā gadā, kad... Tu paņēmi Berkshire akcijas, ja? Jā, BRKB to. Vienalga, viņām apmēram 2 ir vienāds sniegums, bet bija tā, ka 22. gadā, kad tirgos kopumā bija kritums, Berkshire laikam bija 4% kāpums, un pagājušajā gadā viņiem pieaugums bija 15%. Tātad sumāri tas pieaugums ir, var teikt, 20% 2 gados. Pret S&P 500 indeksu 3%, jā, 2,9 vai cik tur bija. Manuprāt, diezgan skaidrs signāls to, ka tā aktīvā ieguldīšana var būt labiem rezultātiem. Protams, varēja nopirkt arī tur oktobrī zemākajā punktā, bet tas jau tur taimings un vēl, tas tā kā atkal jau kaut kas cits, jā, bet tādu ilgtermiņa pozīciju ieguldīšana, kā to dara Buffets, tas... Ot redz, savos 90 plus gados jau tuvojas 100, maģija vēl iet, jā. Tas varbūt sasaucās kopā, es nezinu, mēs gribējām parunāt arī par Ķīnu un to elektroauto, un tur bija viens fakts, pastāst vairāk, jā. Fakts, ka Buffets, Berkshire iegādājās tā BJD daļas, 10% daļas 2008. gadā par 230 miljoniem ASV dolāriem. Tagad viņas vērts ir 8 miljardi. Nice. Tā, tas ir tā pārlicot tēmu. Labs ieguldījums, jā. Jā, tā kā jā, kaut kā viņi tie džeki... Bet sekojas līdzi, kas tur tagad ir tā par ņēm? Es pats neesmu sekojis līdzi. Vispār tā domā ir par to, ka šī var būt Ķīnas auto 10 gadi. Un Ķīnai tas tieši tāpēc, ka tas tāpat pārvietošanās koncepts tiek saistīts ar elektroauto un kam tur ir priekšrocība? Ķīniešiem. Labi, Teslai vēl liels tirgus, bet kam tur nav priekšrocība? Eiropiešiem. Tas ir tā sēri diezgan. UBS grupas analītiķi, starp citu, viņi tur bija kaut ko tur devuši laikam uzdevumu. Tur tehniķiem izjaukt vienu BJD to sedanu. Viņi atklāja, ka viņam ir 25% cenu priekšrocība par to pašu. Un tā ir, tas tiek salīdzināts ar tā kā, es nezinu, bezdibeni. Viņiem arī pašiem ir baterija un tā, baterija ražot tam Ķīnas BJD. Būtībā elektroauto tirgus un vispār auto
teiksim, pārvietošanās tiek saistīta ar ķīniešiem, ar amerikāņiem varbūt. Un eiropieši, es nezinu, ko var likt pretī. Tas, ko eiropieši varbūt var likt pretī, ir jauni tarifi. Jā. Tas nāk, jā. Tas viennozīmīgi nāk, jā. Es pat ar kaut kādu podkāstu vai kaut kādu informāciju lasīju, kur bija tieši runāts par to, ka laikam, no šī gada ir jāsāk uzskaitīt, un no 26. vai no kura gada sāksies tie, kas importē, tad vai kaut kā miksēti ražo. Vienalga, būtībā Eiropā tev ir jāmaksā CO2 šis nodoklis vai nodeva par kaut kādiem, par to pat iztērēto CO2. Ārzemēs, tur, kur tāda regulējuma nav, attiecīgi nav, tad uz priekšu būs tā, ka tev, ko importē šeit Eiropā, tev arī par to būs jāsamaksā. Attiecīgi Eiropietim nebūs lētāks droši vien, tas tur jau būs jāsamaksā CO2 visas nodevas. Jā, bet tas ir ļoti interesanti no privātā viedokļa. Eiropā arī, es nezinu, domāju, Eiropieši tiks pāri. Man kaut kāds sanācis, man trāpījies, kaut kādos tur video redzēts tur arī par Ķīnas elektroauto un par Ķīnas auto vispār. Un tur lielie auto. Viņi ir labi. Ir labi esot, jā. Es vēl redzēju tieši par kvalitāti bija ļoti daudz diskusiju. Es tā saprotu, ka tur viņi piezinuši, viņi arī dizainu pielikuši. Dizains. Tur. Ok, būs ļoti interesanti. Protams, arī svarīgi ir mums šeit, Eiropā būs svarīgi, vai viņi ies vispār pakaļ Eiropas tirgumu, un tīpaši tādam maziņam kā Latvija. Varbūt beigās atkal sanāk tā, ka kaut kur citur Eiropā ir, bet Latvijā vienkārši nav jēga ķēpāties. Ja? Kā mums šobrīd ir Teslām, ja tu nopērc Teslu, to tuvākais apkopes centrs ir Helsinkos. Ja? Tad vai kaut kas līdzīgs nenotiek arī tajos gadījumos mums šie visi iegūmi, vai potenciāls, es nezinu, entuziastiem. Bet labi, par tām prognozēm runājot, tā pati UBS, kuras uzdevumā vai kur tur bija izpētījuši, ka tiem ķīniešiem 25% priekšrocība par to pašu tehnoloģiju. Viņi saka, ka līdz šīs 10 gadus beigām Ķīnas ražotāji kontrolē šo trešdaļu pasaules autotirgus. Redziet, bet arī Buffets ir kontīs. Jā. Bet, var sakot, tur ir investoriem jādomā, bet tas atkal nav tik vienkārši īstenībā. Starp citu, piesaucot to pašu Buffetu, viņš ir ieguldījis BJD, varbūt tā sajūt, bet viņš šādos brīžos jau ir teicis pa autoražotājiem, ka šādos brīžos ir vieglāk noteikt zaudētājs nekā uzvarētājs. Un tad viņš teica, arī 60. gados vai 50. gados esot ASV arī bijušas milzīgi neskaitām daudz kaut kādu mazāku autoražotāju, un katrs no viņiem likās, ka varētu tur izšaut un būt lielais veiksmes stāsts. Izdzīvoja tikai daži, bet viņš arī nevarēja saprast, kurā tajā brīdī ieguldīt. Bet viņš tā kā Buffets stilā teica, kas tad bija jāsaprot, ka jāšorto zirgi. Jā, saprot. Kas ir tie zirgi? Ko mēs šortojam, jā, es nezinu. Citiem jau patīk Volkswagens, varbūt Volkswagens jāšorto vai es nezinu. Tur viņiem, un līdz ar, tur jau arī viss tik vienkārši, viņi jau līdz ar to viņiem arī tie novērtējumi sāk būt tīri tādi. Viņi jau ražo joprojām ļoti daudz auto. Viņi liela tirgus daļa. Tesla nevajag šortot, jā. Nepras man pa Tesla. Cik viņi tur 800 miljārdu kapitalizācija. BJD, starp citu, ir, man liekas, 80 miljārdi. Tas tā kā 10 reizes mazāk precīzi. Bet mašīnas jau vairāk, jā. Nekā Teslai? Jā. Man liekas, es domāju, kopumā, jā, viņi, man liekas, elektroauto es tev precīzi nepateikšu. Man liekas, viņiem elektroauto ir vienāda tā tirgus daļa, ja paskatās. Bet BJD vēl tur ražo visu kaut ko citu. Viņiem ir noteikti vairāk. Jā. Noteikti. Bet zini, ko es gribēju, mēs jau tā diezgan strauji tuvojamies beigām, mēs tā visu kaut ko tur riņķī apkārt aplēkājām, bet varbūt aiziem vēlreiz pie tām procentu likmēm. Man liekas, tas tāds visu nosaka šim gadam, kā tev liekas inflācija, tavas sajūtas par inflāciju attiecīgi procentu likmēm. Ko notiek un kas notiks? Jā, to es varu pateikt, ka viņas tāpat būs augstāks, un es domāju, tā ietekme arī vēl nāks. To es teikšu. Ka arī valdībām būs visiem jāsaprot, ka tie laiki vairs gluži tādi nav.
Patiesībā ir tā vispār par tām zemajām procentu likmēm var teikt. Pat Eiropas sakarā, piemēram, ir ekonomisti, kas uzskata, ka tās zemās procentu likmes ir savārījušas nepatikšanas, teiksim, tādi, kad visi ir pieraduši valdības uzņēmumu pie tām super zemajām procentu likmēm, un viņi tā kā zombiji tur lēnām agonē ar saviem lieliem parādiem, piemēram, vesels milzīgas valsts un tam līdzīgi. Un kad augsts procentu likmes kādu laiku ir vajadzīgs, lai notiek tā sauktā, kā viņi tur sauc to radošā iznīcība, ja? Un ir tā, tad pēc tās sadegšanas atkal tur ir nāk kaut kādi konkurētspējīgi visādi modeļi, ne tikai biznesa jomā, arī valsts. Un tā, tad mēs, varbūt, ja mēs fiksi tagad, bet, protams, tas sarežģīti. Domāju, es baigi gribu, ka ir kaut kāds augsts procentu likmes, man ir jāmaksā hipotēkas un tam līdzīgi. Jā. Bet jā, teiksim, ja viņas baigi tagad nozemē un tam līdzīgi, tad tas atkal, teiksim, tad mēs atgriežamies dzīvē tajā vecumā, atkal agonēsim kaut kā tā. Nē, viena lieta, jo mēs varam gribēt, ko viņas attīra īstenībā. Nē, mēs varam gribēt, ko mēs gribam, bet jebko varam gribēt, bet drīzāk par to, ko mēs paredzam, kas vai iedomājamies, vai varbūtību, kas varētu notikt. Jā. Un jā, es domāju arī ir iespējams, ka tīpaši ņemot vērā pēdējos inflācijas datus, ir iespējams tā, ka varbūt nemaz vairs daudz zemāk nekrīt, tad arī nav baigā jēga tās likmes tur raustīt uz leju. Jo vienkārši palaist lejā, tāpēc, ka nav tik daudz, inflācija ir 3% un likmes ir 4%. Es nezinu. Man liekas, tur baigais risks būtu tāds, ka šito izdarīt uzreiz inflācija aizlekt uz priekšu, jo vienkārši cilvēks sākt atkal kā traki darboties. Bet es nezinu. Jā, man liekas, pēdējās dienās, pēdējo nedēļā viņi jau mēģina norunāt tā kā to skarbāku pozīciju ieņemt. Centrālajie banķieri, proti. Ir interesanti, es arī iepriekš runāju, teicu, ka pirms gada mēs jau runājuši 23. gada sākumā Eiribors, 6 mēneši Eiribors bija apmēram 3%, tagad viņš ir 4%, un mēs visu laiku runājuši arī atcelties manām arī iepriekšējām sarunām, ka tas procentu likme ietekme ir gadu līdz pusotru, pēc tam, kad tās izmaiņas ir notikušas. Tad attiecīgi šobrīd mēs sākam tā pilnvērtīgi jau just 3%. Jā. Bet savukārt, tu, kur mēs esam 4, tas varbūt pat to 3 pilnībā nejūt. Bet varbūt to 4, to mēs vēl tikai vēl uz priekšu. Un ka varbūt tas tagad šī gada sākums ir tas brīdis, kad mēs tikai sākam, nevis tikai es un tu, bet kopumā ekonomika. Sāk just un cilvēkiem varbūt kaut kādi tur iekrājumi beigušies, sāk kaut kas bremzēties, saproti, ka bizness vairs neiet, sākās kaut kādas izmaksu samazināšanas, privāti, korporatīvi, visādi, jā, un tas jau pēc tam aiziet tālāk, jā. Tas tāds, jā. Tas atkal var novest, ja šādi te notiekās, tas atkal novest pie tā, ka tā inflācija nokritīs un likmes samazinās, vai ne? Jā, bet ar recesiju. Recesija. Es nedomāju, ka tā nevis kā ir šis saulainais sacinoties scenārijs. Jā, es arī nedomāju, ka likmes mainīs tikai tāpēc, ka bišķiņ kaut kas labāk ir. Es domāju, drīzāk, ka tas būs tāds kā stopkrāns, ka tad, kad ekonomika apstājas, tad vienkārši rauz zemē, lai varētu atkal ekonomiku atdzīvināt. Varbūt, un citi saka tā, ka ir jābūt kaut kādam milzīgam notikumam, kaut kāds, nezinu, tā kā Lehman vai kaut kas tam līdzīgs. Tā obligāti nav jābūt bankai vai tam obligāti nav jābūt, bet kaut kam ir jābūt, kurš to izraisa, jo it kā tādai ikdienai, tā kā, viss kaut kas ir sacenots, viss kaut kas ir ieplānots, bet ir jābūt kaut kādam tam katalizatoram, kas to visu parauja vaļā, tas lūžas. Jāsaka, ka Eiropas sakarā ir vairāk viņiem pamatojuma argumentācija tās likmes zemēt, jo te ekonomika uzņēmuma peļņa jau buksē. Jau kriet. Vispār, ja skatās aplēs ekonomiski teikto, tam ir gandrīz vienprātība, ka Eiropai grūtāk būs salīdzinoši nekā pārējiem ekonomikas centriem ASV. Bet, vēl ir, man liekas, vēl vesela sadaļa, kur gandrīz vispār nav sajutuši izmaiņas procentu likmēs, jo skaidrs, ka mēs ar tevi jūtam, un Latvijā, Baltijā un vēl daudzās valstīs Eiropā, kur ir pierasts, ka tās likmes ir mainīgas, tad ir bankas fiksētā likme plus Eiribors. Jā. Mēs to uzreiz jūtam, un tas viss tur tirgus bremzējas un tam līdzīgi, bet daudz kur citur ir tā, ka tās likmes ir diezgan fiksētas, un arī uzņēmums. Jā, Vācijā, man liekas, ir pārsvarā fiksētas likmes. Jā, Vācija, Francija
ir dzirdēts arī Spānijā, bet tur nevar tik daudz apgalvot. Jā, un vēl viena lieta arī uzņēmumi, kas ir izmantojuši iepriekš Covid laika super zemās likmes, ir safinansējuši obligācijas ar ļoti zemiem kuponu maksājumiem. Un, visticamāk, viņas jau nav uz 2 gadiem izlaists. Viņas droši vien ir 5, 6, 7, kaut kas tam līdzīgs, jā, cik varēja. Un, attiecīgi, varbūt daudziem nemaz nav vispār tā grūtā brīža vēl. Viņi tādu, un cerībā, ka šis brīdis pāries, un tad varēs uz priekšu iet. Bet pārliekt viņu, lai to kreatīvo iznīcību dabūtu, vai kaut kādam laiciņam paiet vēl ar šādām likmēm, tur, kur esam. Vai pat augstākām, es nezinu. Atcerēsimies, pēdējo reizi mēs runājām, mums bija tas derības, vēl nav pienācis termiņš, mēs jau runājuši pusgadu, tad vēl kādi 3 mēneši priekšā. Mēs par eiro likmēm runājām, vai ne? Jā, mēs par ECB likmēm un par augstāko likmi tajā brīdī. Viņi ir palikusi, man liekas, nemainīgi kopš tā brīža. Es teicu, manuprāt, augstāk, tad tu attiecīgi paņēmi to zemāku sadaļu. Mums otrādi bija. Man liekas, nē, es teicu augstāk, jā. Tā kā ņemot vērā to, ka prognozēja visi, lai šoreiz sanāk tev uzvarēt. Augstāk viņi nebūs, bet es domāju, ka viņi nemainīsies. Būs anči, jā. Tad būs vienkārši mēs viens otram neko nedosim, bet vienkārši būs jāiet kopā alu dzert, jā. Ko ne? Bet jā, tas... Labi, varbūt virzoties uz sarunas beigām ir vēl kas padomā, ko gribējās pieminēt, būtiski dažās pēdējās minūtēs, vai es teicu tāds laba vēlējumus novēlēt 24. gadam? Nē, jā, protams. Man liekas, mēs daudz kam izgājām cauri. Protams, investoriem skatāmies iespējas, esam saprātīgi. Nekrītam nekādā ziņā kaut kādās panikās no kaut kādām, jo ziņas būs šajā gadā ļoti daudz. Visādās ziņās, teiksim, tas pats vēlēšanu gads, var teikt, globālais vēlēšanu gads, ja, ar tur vēlēšanām visās kaut kādās, labi, dažās valstīs, kur vēlēšanas, tur vēlēšanu iznākums ir skaidrs, piemēram, Krievijā vai tā, ja. Bet tāpat, un arī, teiksim, ģeopolitisko ziņu, tas arī nevar nomākt to, tad arī investoram būs jāstāsta. Starp citu, tev nebija kaut kāda interese, man likās, ka tev bija tajās kuģniecības kompānijās. Jā, tur jā. Jo tagad viņām ir labi paliecās cena. Kā kurām? Varbūt tiem konteineriem, bet tiem tik daudz nebija sekojis līdz, man pašam vairāk bija naftas tankeri, un tiem nebija tagad tik strauja reakcija, jo viņiem jau iepriekš viss bija labi, tāpēc, ka kopējais tas nobraucamo jūģu skaits ir pieaudzis, tāpēc, ka to naftu vadā šurpu turpu no agrāk pa cauruļu vadu atnāca no Krievijas uz Eiropu, Tagad tā nafta iet no Krievijas uz Indiju ar kuģi un tālāk un atkal Eiropai nāk ar kuģi no tuvajiem austrumiem, ko iepriekš varbūt bija. Tā kā vienkārši vairāk tās jūdzes ir jābrauk ar šurpu turpu, un tur tiešām tajā segmentā ir bijuši lieliski rezultāti. Man būtu jāapskatās pēdējie kaut kādi 2,5, 3 gadi, tur ir pozīcijas, kur ieskaitot dividendes ir vairāk nekā dubultojies, kāds 150% arī plusā. Tur kā kurā, bet ir bijuši tiešām, un tur arī nav bijusi pavisam mierīgi tā kuģošana, ja tā var teikt, ja? Bet ir bijis... Bet tā arī ir vēl viena tāda tik ļoti salīdzinoši nepievilcīga nozare, kas saka, naftas tankeri, ja tev pats pirmkārt jau daudziem izraisa tur gandrīz alerģisku reakciju nafta, ja, un vēl pie tam vadāt, un pie tam ar naftu, un tas kuģniecība tik ļoti piesārņo, un tam līdzīgi. Tas jau pašas labākās beigās ieguldīšanai būs. Varbūt ne pašas labākās, jā, bet es domāju, ka īstenībā tur atsevišķās vietās ar tiem rezultātiem var sacensties ar kaut kādiem varbūt pat karstajām tehnoloģijām, jā. Jā, ko no šīta izvilkt, tas, ka arī pat neskatoties to visu būs iespējas, un viņas pat tāds nasks un nadzīgs, viņš var lieliski nopelnīt arī no šīm. Un tu pavisam loģiski tur var izrietēt no kaut kādas lietas, kas paraujās uz augšu. Jā. Es varbūt varu piepildīšu, man tāds aicinājums 24. gadam visiem cilvēkiem ir, kas mums jau tik tālu noklausījušies, varbūt redz tikai šo īso gabaliņu, ka esam ļoti, ļoti rūpīgi saimnieki ar savu naudu, un ja vēl neesam spēruši savus pirmos soļus, tikai par tiem domājam, iesākam tos prātīgi, nelecam iekšā, nestrabjam karstu,
varbūt no sākuma krāja obligācijas paskatāmies vēl kādas vietējās obligācijas, kuras salīdzinot drošos segmentos. Piemēram, personīgi man patīk dažas labas, kas mums te arī uz vietas ir, konkrēti varbūt neminējuši, bet kaut kā tā patīk krāja obligācija. Un, ja mēs esam tās investīcijas, tāpat šogad skatāmies ļoti, ļoti prātīgi, nestrabjam karstu, varbūt labāk pieturam. Jā, ir iespējams, mēs kaut kādas ienesīgumus kaut kur palaidīsim garām. Tas ir iespējams, tā ir šī otra puse aktīvai ieguldīšanai, bet tomēr pats svarīgākais investoram ir naudas līdzekļus nezaudēt. Un šobrīd ir tāda situācija, kur tīpaši globālos indeksos ir jāsaslēdzās ļoti daudziem faktoriem vienlaicīgi īpaši labā kombinācijā, lai tie piepildītos un šis būtu tāds labs un veiksmīgs gads akciju indeksiem, bet varbūt es pilnīgi kļūdos. Varbūt tas arī vēl viena atruna, ja? Vēl viena atruna, ja? Bet tā kā esam kārtīgi saimnieki, kārtīgi domājam par to savu. Galvenais neļauj viņiem vienkārši sēdēt kontā. Mums tomēr tie nauda, es saprotu, ka tā nauda tā nauda nav visiem, ja? Daļai sabiedrības naudas jau nav šobrīd, ja? Tas vienmēr daļai sabiedrības naudas nav. Bet skaidrs, ka šobrīd tie lielie atlikumi, tie, kas ir banku kontos, tas tomēr ir kaut kādam konkrētam sabiedrības slānim. Un visticamāk, no šī slāņa arī mūs klausās un skatās podkāstu, tas aicina vismaz kaut ko darām. Jā, un tad tas varbūt Kaspars vēlreiz uzsverš, jā, tad, ja jums viņi stāv, tad ielieciet kaut vai tajās krājuma. Viņas ir diezgan elementāri nopirkt. Ja jums bankas konts, tad faktiski tur daži klikšķi. Jā, daži klikšķi. Okay. Tur nebūs tas, bet tas būs vismaz kaut kas. Es pat teiktu, ka nav slikti. Jā. Un ja galīgi vēl to negribas, tad vismaz krājkontā bankā. Tagad jau tās likmītes ir pieaugušas. Tagad īstenībā, depozīta likmes kaut kādas. Depozīts, krājkonts, kaut ko. Jo vairāk arī mēs to darīsim, jo mēs arī vairāk spiedīsim kolektīvi, kā sabiedrība, līdzekļus pārvirzot kaut vai šiem īstermiņa ieguldījumiem, mēs vairāk spiedīsim arī bankas dot labākus nosacījumus. Jo kamēr mūsu nauda vienkārši stāv un viņi var to brīvi operēt, kas ir banku modelis, jā, tas nav nekas neļauns neko, bet kamēr viņi operēt, kamēr mēs par to neko neprasam, viņi izmanto. Bet esam rūpīgi saimnieki par savu naudu. Tas, laikam, viss no manas puses, nezinu, to vēl, ko spiebildu, mēs varam šo epizodi noslēgt. Labi. Noslēdzam, jā. Labi, paldies, Jāni, ka atnāci vēlreiz ar mani aprunāties. Es domāju, mēs turpināsim šo tradīciju. Es nesolu biežāk, bet es domāju, ka reiz ceturksnī varētu būt tīri normāls variants mums satikties un aprunāties, kas notiekās, kas mums investoru klubā ir, kas plānojās uz priekšu un tādā veidā arī būt pašiem lietas kursā. Vienkārši aprunāties. Labi, paldies, Jāni. Paldies tev. Paldies klausītāji, skatītāji un tiekamies nākamreiz. Visu labu!